Šajā epizodē iemācīsimies, kā sekundes laikā pārslēgt tastatūras ievadas valodu. Vai tev bieži jāstrādā ar tekstiem vairākās valodās un jāpārslēdz tastatūras izkārtojums? Aizmirst par manuālo klikšķināšanu no reizes uz reizi ir ātrāks veids. Vienkārši nospied Windows un atstarpes taustiņu, un ekrāna stūrī parādīsies valodu izvēlne. Tajā vari ātri pārslēgties starp instalētajiem tastatūras izkārtojumiem. Turi Windows taustiņu nospiestu un ar atstarpes taustiņu izvēlies nepieciešamo valodu. Tā šajā piemērā rakstīsim dokumentu latviešu un angļu valodā. Uzraksti tekstu latviski, pēc tam noliec kursoru nepieciešamajā vietā, nospied Windows un atstarpes taustiņu, izvēlies angļu valodu un turpinu rakstīt angliski. Pievērs uzmanību, ka attiecīgajā dokumenta vietā arī nomainās izvēlētā valoda, kas ļauj ātri pārliecināties, vai teksts ir uzrakstīts gramatiski pareizi. Kāpēc tas ir noderīgi? Ātra valodu pārslēgšana ideāli, ja raksti dažādās valodās. Strādā bez liekas klikšķināšanas, vairs nekādu meklēšanu uzdevumu joslā. Ietaupa laiku un samazina kļūdas, kas rodas, nejauši rakstot nepareizā valodā. Ja bieži izmanto vairāk nekā vienu valodu, Windows un atstarpes taustiņš ir viena no vērtīgākajām taustiņu kombinācijām, kas padarīs darbu daudz ērtāku un ātrāku. Kļūt produktīvākam ir viegli. Sāc jau tagad. Paldies, ka noskatījies. Padalies ar šo video. Novērtēsim, ja nospiedīsi īkšķi uz augšu un abonēsi kanālu, lai saņemtu citus vērtīgus padomus. Tev tas ir vienkārši, bet mums tas palīdzēs sasniegt vairāk cilvēku, kam šie padomi noderētu.